Kā administrēt mājaslapu tenerifetours.lv. Tad jums ir jāievada savu domēnu vārds, kuram papildus ir jāpieraksta šķērsvītra vp domzīme login.php. Tālāk jums ir jāievada lietotāja vārds un paroli. Lietotāja vārds un paroli tik nosūtīts uz jūsu e-pastu. Ieejam sistēmā. Ieiet sistēmā, jūs redzat darba galdu. Dotajā brīdī viss šeit ir angļu valodā, bet, ja ir nepieciešams, var uzlikt krievu valodā vai latviešu, vienalga. Blakus būtu ieteicams atvērt parastu mājaslapu, tādu, kāda ir vizuāli, tad nevis administrācija, bet parastu. Un, ja mēs viņu pārlādēsim, tad, ko mēs te redzam, ir parādīsies augšpusē lapas melna svītra. Tas ir normāli, šī melnā svītra redzama tikai tad, ja blakus logā jums ir atvērts administrācijas panelis. Šī melnā svītra ļauj ātri labot lapas, jebkuras edit page, ja mēs aiziesim uz kontaktiem. Mēs varam arī labot uzreiz šo kontaktu lapu, edit page, vai lapas labajā stūrī mēs varam atslēgties, varam rediģēt profilu savu personīgo. Pirmais, ko es uzreiz parādīšu, tas ir kādā veidā tiek veidotas lapas. Tad ir sadaļa page. Un šeit jau ir dažas demo lapas, kuras jūs varat apskatīties, uzspiežot uz view. Pagaidām šeit viņas nav izvietotas, bet fiziski viņas vispār ir atrodas. Esmu izveidojis lapu galerija, ir sākuma lapa, ir arī lapa kontakti. Lai izveidotu jaunu lapu, ir jāspiež add new, pievienot jaunu, bet es dotā brīdī to nedarīšu, apskatīsim lapu galeriju. Tad jebkurai lapai var veidot nosaukumu, un jebkurai lapai jūs varat piešķirt individuālu adresi, kas būs pēc Tenerifetours. Parasti tā ir viegli saprotama adrese. Ja šeit roku nepiešķirsiet adresi, tad automātiski tiks izmantots nosaukums. Ja veidojat vienkāršas lapas, tad uzreiz šeit var rakstīt kaut ko, vai arī uzreiz šeit, izmantojot šo te pogu, var piespiest un ielikt kaut kādu bildi lapā. Tas ir vienkārši, nav galerija, bet kaut kādas bildes, un tālāk seko apraksts. Tas ir visvienkāršākais variants, un rezultātā pēc tam ir jāsaglabā update. Bet, lai būtu kaut kādas animācijas vai kaut kas ļoti skaists, tad ir drusku sarežģītāka situācija. Mēs redzam, ka šīs bildes vai šie uzraksti uzspeld, tad tiek apakšā izmantot speciāli bloki, kurus var pievienot. Un šiem blokiem ir daudz un dažādas funkcijas. Dotā brīdī es izmantoju bloku galeriju. Man šeit ir ievietotas divas galerijas, lai parādītu kā piemērs, kā tas varētu izskatīties. Un, lai labotu galeriju, būs jāspiež uz zīmolīšu. Vispār, lai kaut ko labotu, būs šeit jāspiež uz mazu zīmolīšu. Parādās uzraksts edit, un tad mēs varam labot. Lūk, un ko mēs šeit redzam, ir tāds kods, īpaši tur daudz nav jāiedziļinās viņā, bet tad šeit būs bilžu numuri vienkārši jāievieto. Katrai bildē ir individuāls numurs, kurus vēlāk parādīšu, un jūs šos numurus sarakstīsiet starpā liekot komatu. Jūs varēsiet ielādēt uzreiz vairākas bildes, un bildēm tiks piešķirts kārtas numurs, piemēram, 91, 92, 93, 94, tas pie nosacījuma uzreiz 4 bildes tiks ielādēts, un tad attiecīgi šeit ierakstīsiet vajadzīgos numurus, un vajadzīgās bildes rādīsies. Šis te pirmais numurs, kas ir četrnieks dotajā gadījumā, mēģināšu drusku pietuvināt lapu, lai jums ir vieglāk redzams. Tad četrnieks norāda uz kolonu skaitu galerijā, varbūt 3 vai 2 kolonas. Ja ir 2 kolonas, tad bildes būs uzreiz lielākas. Ja ir 4 kolonas, tad bildes būs mazākas, bet uzklikšķinot uz jebkuru bildi, tāpat šī bilde automātiski palielināsies. Tad, kad ir pievienoti bilžu numuri, šeit mēs saglabājam Save Change. Un augšā vēlreiz ir jāsaglabā. Mēs lapu varam paskatīties, ievadot attiecīgu adresi, vai uzreiz ir funkcija, kas saucās paskatīties lapu.
Un tad esmu ievietojis divus variantus. Pirmais variants ir, ka bildes ir melnbaltas, bet uzbraucot ar peli, tad viņas paliek tā kā krāsainas. Otrs variants ir vienkārši, kur mēs vadījām numurus. Nu, un lūk, viņas arī drusku animētas. Un tad var atvērt vai aizvērt. Kur tad tiek pievienotas pašas bildes? Tad es dodos atpakaļ uz administrācijas sadaļu, to daru šeit. Un ir tāda lapa bibliotēka mēdījiem tieši. Tas ir par bibliotēku. Šeit mēs redzam bildes, kas visas ir iepriekš jau ielādētas. Šīs bildes var izmantot atkārtoti. Ja ir nepieciešams pievienot jaunu bildi vai vairākas jaunas bildes šajā te bibliotēkā, tad to var izdarīt piespiežot Add New. Un šeit mums ir vairāki atkal varianti, vai nu mēs izvēlamies spiežot to pogu un izvēlamies konkrētu bildi un viņu augšu plādējam, notiek ielāde. Vai nu vēl viens variants ir, mēs sagatavojam mapītē vairākas bildes un vienkārši pārvelkam uz šo te logu uzreiz vairākas bildes un viņas tiks ielādētas. Kur tad uzzināt tos numurus katrai konkrētai bildē? Tad uzklikšķiniet uz bildes, viņa atvērsies tā kā lielākā formātā un pievērsiet uzmanību adresē, bildes adresē, katras bildes adresē beigās ir šie numuri. Nu, var, protams, skatīties katru bildi, bet principā, ja jūs ielādējat vairākas bildes, kā jau es teicu, tas būs kārtas skaitlis. Pēdējais skaitlis mums ir 99, nu tad nākamajai bildē būs jau automātiski 100. Nu, drusku par pašām bildēm. Ja bilde ir ielādēta, viņai ir kaut kāds nosaukums, kas bieži vien ir vienkārši varbūt kaut kādi cipari. Es tomēr ieteiktu šos nosaukumus mainīt, to dara šeit title. Es dotajā brīdī ierakstīju Tenerife pludmale. Ko dod šis te uzraksts bildē, tad galvenokārt tas ir domāts meklētājiem. Ja Google meklētājā kāds ierakstīs Tenerife pludmale un skatīsies bildes, tad šī bilde parādīsies tajā sarakstā. Tā kā šī lieta būtu jāņem vērā. Uzklikšķinot uz katras bildes, ir arī citas funkcijas, jūs viņas varat drusku tā kā rediģēt, bet, principā bildes labāk iepriekš rediģēt uz datorā un tad augšu plādēt uz tienas vai vienkārši izdzēst. Un šeit mēs varam pievērst uzmanību bildes izmēram, kilobaitos un arī fiziskajam izmēram, horizontālam un vertikālam. Bildē principā būtu ieteicams būt līdz 100 kilobaiti, jo, ja bildes ir ļoti apjomīgas, tur nedod Dievs 1 megabaitu, kāds bieži vien ir telefonu taisītas bildes, tad mājaslapa var ļoti, ļoti lēni ielādēties, kas nav ieteicams. Bildes iepriekš uz datoru var saspiest ar pogu, kas saucas ar programmu ar Microsoft Office, atvērt vajadzīgās bildes vai atvērt vajadzīgo mapīti, uzklikšķināt uzreiz uz visām bildēm var, un tad ir funkcija Edit Pictures, Compress, tad saspiest, un mēs varam saspiest un izmainīt. OK, un tad Save, un visas bildes tiks saspiestas. Augšu plādēt ieteicams ir salīdzinoši neliela izmēra bildes, ja gribat, lai mājaslapa darbotos ātri. Tagad aplūkosim startu lapu. Tad mums šeit ir vairāki bloki. Pieksim tā, pirmais bloks ir uzraksts, kas atrodas blakus slaiderim. Tad ir aktuālie ceļojumi, citi mūsu piedāvātie ceļojumi. Tad ir šis zilais bloks un visbeidzot ir footers. Tad es varu spiest uzreiz Edit Page. Tad viss mums ir skaisti animēti, un tāpēc šajā baltajā logā nekādu uzrakstu nebūs. Bet, kā es teicu iepriekš, šeit var rakstīt, bet mums ir šie te bloki. Lūk, šeit ir šis sliders ievietots, ja, slideri maina, bildes sliderim maina pavisam citā vietā, to dara šeit revolūcijas sliders. Un šeit ir šie te pirmie uzraksti, ja, tad, ja mēs piespiežam uz zīmolīšu, teit ir arī kods, kas atbild par
kā izskatīsies bilde, bet ja tā uzmanīgi paskatās, tad var atrast, kur sākas teksts un kur beidzas teksts, un tad šo daļu jūs droši varat mainīt. Vai nu arī, teiksim, šeit ir vēl viens teksts, tad šo daļu var mainīt. Nu, ja ir citreiz varbūt nesaprotam, tad droši var griezties, es palīdzēšu. Nākamais bloks tad sākas ar virsrakstu. Atkal pastīsimies. Un teit ir virsraksts aktuālie ceļojumi, kur mēs redzam šeit aktuālie ceļojumi. Drusku tad aizvarot ciet. Drusku zemāk mēs redzam 4 kolonnas. 1, 2, 3, 4, un arī jebkur no šīm kolonnām mēs varam individuāli labot. Nu, atkal, ja teit uzmanīgi ieskatās, var atrast pazīstams teksts, rudens brīvlaiks Tenerifē, tad šo te var labot, vai nu šie te apraksti līdz kodam beigām, tad viņas var labot, saīsināt. Es domāju, te var droši paeksperimentēt, neko salauzt nevar. Nu, ko vēl var darīt ar šīm kolonnām? Ja viņas pietur, viņas var mainīt vietām. Visu lielo kolonu var pacelt uz augšu vai nolikt citā vietā. Nu, tādā veidā. Nu, varat pastīties arī, nu, šeit drusku sarežģītāk. Nu, vēl daudzās vietās, piemēram, šeit bildēm, ja, it kā var uzklikšķināt, bet nu, nekas nenotiek, viņš atgriežas starta lapu, nav ievadīts links. Ja jums būs apraksti kaut kādi nākotnē, tad šeit var pievienot linku uz to aprakstu, un kur tad viņi atrodas, tad visi linki dotajā brīdī viņi ir vienkārši ar restīti atzīmēti. Šo restīti dzēšam ārā, piemēram, mums ir sadaļa kontakti. Mēs nokopējam kopēt kontakti un šīs te restītes vietā pest. Un tad attiecīgi veidosies links uz vajadzīgo lapu. Tas arī ir šajās iepriekšējās kolonnās, ja mēs paskatāmies, tad principā viņš ar to sākās. Ahref, tas ir, nu, vienkārši var atcerēties, ka tas būs vienmēr links uz kaut kurieni. Var ievadīt. Nu tā, sākumam, domāju, pietiks, eksperimentējiet, radiet lapas, tad nākamajā video parādīšu, kā izveidot meņu, kā viņu pievienot, kā veidot apakšmeņu sadaļas. Tas arī ir diezgan elementāri. Lai jums izdodas!